tos viņš uzstājīgi raida pret šaubīgajiem mācekļiem. Tas ir nepieciešams. Tam tā ir jānotiek. Man ir jācieš, man ir jābūt vecajam un rakstu mācītāju atnestam. Man jābūt nonāvētam, un 3. dienā es augšām celšos. Un es aicinu jūs man sekot. Mēs redzam, ka Jēzus jau labu laiku iepriekš to skaidri apzinājās, ka viņam būs jāiet krusta nāvē. Tā bija tā lielā Jēzus patiesība, bet to saprata vien retais. Mācekļi Jēzu bija saskatījuši daudz. Tie bija piedzīvojuši daudz brīnumainu lietu. Tie sekoja Jēzum līdzi vairākus gadus, bet tie nespēja saskatīt to svarīgāko patiesību par viņu. Bet Kristum pie sevis šo patiesību turot un ik pa brīdim to arī atklājot. Tas viņam nozīmēja atšķirtību no pasaules un pat saviem tuvākajiem mācekļiem. Tomēr, neskatoties uz to, Jēzus turpināja rīkoties saskaņā ar šo patiesību. Un mācekļi to arī redzēja, bet tie nespēja to patiesību saskatīt. Kristus gāja uz savas misijas mērķi, un jo tuvāk Jēzus savam mērķim pietuvojās, jo vairāk viņam bija jāpaliek nošķirtam, savu tuvāko draugu nesaprastam un vēlāk arī pamestam. Tas ir jautājums katram Jēzus sekotājam un arī mums. Vai tu spēji to saskatīt? Vai tu spēji saskatīt to lielo patiesību? Tam vienīgajam taisnajam bija jāmirst par mums netaisnajiem. Tām, kas šajā grēka skartajā pasaulē bija nevainīgas, tām nācās izciest lielāko noziegumu sodu. Tām, kas tiešām mīlēja cilvēkus, tas ņēma uz saviem pleciem vainu par citu vissmagākajiem grēkiem. Tam vienīgajam, kas ir nevainīgs, viņam tas nozīmē uzņemt pasaules naidu, nošķirtību un ļaunumu. Un Jēzus to redz jau pirms laika. Viņš dara to zinām saviem mācekļiem, saka, ka tam tā ir jānotiek. Un, lai gan viņi to neredz, tas ir viņu pašu labi. Ja tā padomā, kā lai tie mācekļi uz ko tādu reaģē? Vai tas vienkāršām mirstīgajiem ir vispār aptverams? Viens ir, kad Jēzus izvēlas palīdzēt kādu vajadzībās. Viens ir izvēlēties palīdzēt cilvēkiem kādās bēdās vai problēmās. Bet pavisam kas cits ir apzināti iziet, izdzert to cilvēces grēku un ļauno rūku kausu. Paņemt uz sevis to Dieva dusu, nepārvaramo smagumu, lai cilvēku izglābtu, lai tas varētu būt brīvs no tā grēka lāsta. Un, protams, mācekļi pie Jēzus redzēja brīnumu lietas, kuras mēs neesam redzējuši. Tomēr, neskatoties uz to, tie nespēja atzīt un saskatīt to Kristus misijas galveno mērķi. Kristus to redzēdams tūlīt arī atklāja to iemeslu. Un saka, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. To pašu mums māca arī apostols un saka, Kristus krusts, tās nav lietas, kas cilvēcīgi apspriežamas. Tās ir Dieva lietas, tātad garīgi apspriežamas. Cik daudz reizes Jēzum bija iespējas apsaukt savus mācekļus viņu muļķībām, bet šoreiz viņš to tiešām izdarīja. Viņš lika mācekļiem nojaust,
ka šeit ir kas izšķiroši svarīgs. Nosaukdams vecāko un dedzīgāko no saviem mācekļiem par Sātānu. It kā viņš Pēterim teiktu: tu vari mīlot savus acis uz brīnumainām lietām. Tu vari iekārtot savu vietu, tuvu pie kādas slavenības. Tu vari rādīties gudrs un cienījams. Bet ja tu neaptver to svarīgāko, ja tu nesaproti to, kas tev tik ļoti ir nepieciešams tavai glābšanai, tad iznāk, it kā es redzējis, bet tās ir bijušas vien ēnas. It kā skaidri dzirdēji, bet tā ir bijusi viena attāla atbalsts. It kā pat esi viņam dedzīgi sekojis, bet tas ceļš ir nosprausts un mērots vien ar cilvēcīgu mēru. Bet tas, kam būtu jāsako, tas dievišķais, tas ir izlaists no redzesloka. Sakojot tam cilvēciskajam, dievišķais ir aizgājis. Tūlīt es atpalicis un izrādās, ka nemaz neesi sācis sekot, bet esi vien cilvēcīgi vērojams. Bet ko tas nozīmē? Sekot dievišķajam. Ielaist savā dzīvē dievišķo. Viena lieta, ko tas var nozīmēt, tie, kas domā vien cilvēciskās kategorijās, tie tevi šajās lietās nesapratīs. Un jo vairāk tu iedziļinies tajās lietās, kuras māca Kristus, jo vairāk arī no tās pasaules attālināsies. Un jo lielāka iespēja būt atkal nesaprastam. Varētu šķist, ka to darīt nozīmē kaitēt sev un savai dzīvei. Un nozvaroties par labu cilvēciskiem, varētu šķist, kā ar to savu dzīvību glābt. Bet Jēzus saka, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Tas ir līdzīgi kā ar zobārstu. Glābt sāpušo zobu nozīmē iziet uz to, kas pirmajā brīdī šķiet nepatīkams. Un ja domā, ka ar izvairīšanos no nepatīkamā būs savu zobu paglābs, tad zini, ka bez zobārsta tas zobs nomirs. Tāpat ir ar to dvēseli un dvēseles ārstu. Kristus spēj to dvēseli glābt no grēka iznīcības posta un nāves. Un ja tiešām pirmajā mirklī šķiet, ka izvēloties viņam sekot, apkārtējo cilvēku un pasaules dēļ, tas būs kas sāpīgs un līdzīgs nāvei, tad Jēzus to saka, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Pacelt to krustu nozīmē nedrošības briesmas un nāves sodu sabiedrības acīs. Bet tad, kad esi veicis izvēli par labu Jēzum, kad esi izgājis uz tām šķietamajām briesmām, Kristus un tās lielās patiesības evaņģēlija dēļ, saprot, ka varbūt tā nav bijusi nemaz tik slikta izvēle. Ja pasaule kļūst nekristīgāka un multikulturāla, kad milzīgajā vērtību daudzveidībā vairs nevar saprast, kas ir labi, kas ir slikti, kad lielajā daudzveidībā vairs nevar saprast, kas tu īsti esi, kāds ceļš nes labus augļus un kāds ceļš nes sliktus. Bet Dieva lietās ir stingrs pamats, uz kuru nostāties. Kad lietas saprot saskaņā ar Dieva baušļiem, tad atklājas skaista un visiem nepieciešama lieta, tuvāka mīlestība. Un kad es atradu sevi attiecībās ar Dievu, tad tu tiešām esi Dieva bērns, kas nes Kristus vārdu, kristietis. Varbūt, kad uzņem šo krustu,
tajā arī ir tas patīkams. Un kad sabiedrība zaudē savas tradicionālās vērtības un atsakās no lietām, kas to apvieno un satur kopā, bet caur Dieva lietām sev atklājot tās tradicionālās kristīgās vērtības, tu iegūst arī draudzi. Kristus vērtības apvieno draudzi un satur to kopā. Un šeit tiks paustas tās tādas vērtības Kristū. Šeit tās Kristus vērtības ir augstā vērtē. Tajā, ka tu uzņem Kristus krustu, tajā ir stingrs pamats, kas nemainās. Tad pacelt savu krustu un sekot Kristum. Varbūt tas nav nemaz tik slikts lēmums. Zaudēt pasauli un iemantot Kristu, tas nav nemaz tik neizdevīgi. Un tad arī ieraugot Kristu pie krusta, kur viņš samaksā par taviem grēkiem. Kad saklausa evaņģēlija vēsti, ka Dievs tev ir piedevis, Kristus izlieto asinu dēļ, tur tas ceļš turpinās ar Kungu. Viņa klātbūtne ir ar tevi visos tavos ceļos. Un tad mēs saprotam to, ko Pēterim bija tik grūti saprast. Ko tad nozīmē šī lielā patiesība? Tas ir kā apjausti, ka ir tāda vieta, kur visa tava netaisnība tiek paņemta nost, kur visa tava vaina tiek kāda cita nolīdzināta, kur izdarīto grēku vietā pretī tiek izsniegta mīlestība. Aiz pasaules naida, nošķirtības un ļaunuma, kā patvērums ir kāda droša vieta. Un šī vieta ir Kristu. Tā ir vieta, kurā mums būt. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpts ēlē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva